Raidījumos, kur stāstām par suņu šķirnēm un to īpatnībām, eksperti un audzētāji parasti stāsta, kādam saimniekam šis suns būs piemērots. Bet pārāk maz uzmanības tiek pievērsts tam, ka šis sunim ideālais saimnieks jau nedzīvo viens. Lai ģimenē ienāktu suns, tas ir jāgrib visiem. Ja kāds no tuviniekiem šaubās, tad labāk lēmumu par suņu iegādi nepieņemt. Jauno saimnieku atrašanu kucēniem suņu audzētāji sauc par grūtāko un atbildīgāko darbu, un vienalga bieži jāsastopas ar cilvēku neadekvātu uzvedību. Šī ir mazā skaistā šeltiju meitene, viņu sauc Elija, un viņa pēc atdošanas jaunajiem saimniekiem pēc 3 dienām, diemžēl, atgriezās atpakaļ pie mums, savā vecajā ģimenē, pie saviem vecākiem un pie mums. Jā, jūs nepārklausījāties. Ģimene nopirka kucēnu, pirkumam un pasākumam gatavojās mēnešiem ilgi, bet pēc 3 dienām atveda mazuli atpakaļ. Ar piebildi: labāk atdodam tagad nekā pēc tam kādam kaut kur uz laukiem. Pie Elijas jaunie saimnieki pieteicās ātri, un audzētājiem viņi iepatikās. Jauna, inteliģenta ģimene no Kurzemes mazpilsētas, kura šo te vēstulīti iepazīšanās arī sāk ar to, ka viņi ir ļoti ilgi meklējuši tieši šeltī kucēnu. Viņi zina, ka Latvijā viņi ir ļoti maz, viņi zina, ka varbūt citās valstīs ir, bet viņi gribētu tieši no manis. Pirmais trauksmes zvaniņš bija teksts: bērni grib sunīti, taču atbilde šķita nomierinoša. Tas suns nevar būt bērniem, ja jūs domājat bērniem, tad tas uzreiz jau izslēgts, es jums atsaku. Nē, protams, kad sieva pati ir apņēmusies, viņa ļoti grib to suni, viņa apņēmusies viņu vest ārā, viņa saprot, ko tas nozīmē, viņa saprot, kas ir maz kucēns, viņa saprot, viņa grib nodarboties ar to suni, iet uz skoliņām, un tā tālāk. Arī sarunas un ēpasti Agitu nomierināja. Ģimene bija ar mieru, gan uz nosacījumiem, gan izlasīja līgumu, visu vēl tur varbūt bišķi piekoriģēja pat kaut ko. Bērni sūtīja vēstulītes, zīmējumus, ka viņi ļoti, ļoti gaida sunīti. Mēs sunīti tev ļoti, ļoti mīlam, mēs visi tevi gaidām. Mēs esam sapirkuši gultiņu, tad fotogrāfijas ar gultiņām un ar mantiņām un ar visu kaut ko. Tad, nebija nekādas aizdomas domāt, ka sunīti neviens negaida. Pirmajās 2 dienās, kad kucēns bija devies uz jaunajām mājām, viss bija lieliski. Sarakste turpinājās, atsūtītie video iepriecināja. Sunītim viss labi, man atsūtīja video, bērni spēlējās ar sunīti, sunīts labi gulēja, sunīti čurājas ārā, ka sunītim viss labi. Piektdien paņēma sunīti vakarā. Pirmdien no rīta man bija zvans, mēs suni vedam atpakaļ. Variet iedomāties, kāds man bija absolūti šoks visai mūsu ģimenei. Jā, tajā skaitā meitai un visiem. Es prasu, protams, kas vispār par lietu? Jūs taču tik ļoti gribējāt sunim, vai viss labi, vai ar sunīti viss labi. Sunīts esot burvīgs, mīļš, mīlīgs, gudrs, fantastisks, bet viņi esot izdomājuši, ka viņi taču negribot ģimenē suni. Kas noticis? Agita bija ļoti pārsteigta. Es esmu psihologs pēc izglītības. Bet man pat tas reāli tā kā šokē, un es arī jautāju, bet kā jūs ģimenē sarunājaties, ja jūs neesat runājuši? Es nezinu, mēs jau tā varbūt tā īsti nesarunājam, kā mēs to suni gribam, mēs tā kā gribējām, bet tā realitāte laikam ir cita. Tātad cilvēki ir dzīvojuši bez kādas sasaistes ar realitāti, viņi ir dzīvojuši iedomās, iedomu sunīts, viņiem bijis ar iedomu sunīti, viss ir skaisti, bet tikko tev atnāk kucēns, kas ir, protams, tā kā bērns mājās vēl viens, tas maina ģimenes sistēmu. Ja? Tas ievieš jaunus paradumus. Audzētāju pārsteidz tas, cik viegli cilvēki maina savu viedokli. Cik ļoti daudz ievalda šīs patērnieciskais, man vajag, tagad man vairāk nevajag. Nav šī sasaiste ar realitāti. Tas, ka cilvēki nav paņēmuši no tā tēta, kuram ir suns, paņem to suni uz 3-4 dienām savā mājā, padzīvo ar viņu tur. Ja? Un tad tu redzēsi reālo sunīti. Jaunajiem saimniekiem nevajag cerēt, ka viss būs ideāli. Tad vēl bija tāds teksts, ka bērni var ar viņu vairs tā nespēlējās, bet loģiski. Ja? Kucēns jau nav nekāds ģimenes ballīšu animators.
Arī patvērsmes darbinieki mājdzīvnieku adoptētājiem uzdod ļoti detalizētus jautājumus, bet pārliecību, vai nākamie saimnieki apzinās, ko nozīmē rūpes un atbildība par dzīvnieku, tāpat 100% droši iegūt nav iespējams. Kā Dānijā, teiksim, tas notiek. Ģimene mēnesi sēž un domā, kas vedīs ārā, ko darīsim brīvdienās. Ak, vecmāmiņai nepatīk. Un tad, principā, visa ģimene ierodas patversmē, viss izvēlas, jo ļoti būtiski, lai šāda izvēle patiktu pilnīgi visiem ģimenes locekļiem. Dzīvnieku glābēja uzskata, ka mājdzīvnieka iegāde joprojām ir pārāk viegli pieejama. Lēmums tiek pieņemts sasteigti un pie pirmās kucēna enerģiju vētras saimnieki dusmojas uz suni, nevis uz sevi. Kur likt, kur viņš iespundēt dzīvokli, var likt savu enerģiju 10 stundu laikā, ja viņš nebūs vispār nodzenāts, teiksim, līdz tam. Kur? Protams, aizskari, dīvāni, linolejs, durvju aplodes un tā tālāk. Kāds ir rezumē? Stulbs suns. Labu, paklausīgu, socializētu un visiem tīkamu suni nav iespējams iegūt gatavu kā skaisti iepakotu dāvanu. Ir jāskolo, ir jāaudzina šis dzīvnieks. Tā ir cita suga mājās ar savu psiholoģiju, arī ar savu intelektu. Tas suns, kas mums patīk, un mēs sakam, cik tev ir foršs suns, es ar tādu gribētu. Tad mums liekas, ka es paņemšu, un man tāds būs. Nebūs, jums nebūs nekas, kamēr jūs neieguldīsiet darbu. Audzētāji analizē notikušo un nākamajiem kucēnu pretendentiem būs daudz vairāk jautājumu. Es uzdotu šo jautājumu, vai jūsu dzīvesbiedrs vai dzīvesbiedri arī vēlas suni, vai kā uz to skatās jūsu bērni, kas vēl ir jūsu ģimenē. Tāpat kā es uzdošu arī tagad meitenei jautājumu, kas man ņems otru mazo suni. Ja? Ko tu darīsi, ja tu apprecēsies, vai tev parādīsies draugs? Un, ja tu plānosi savu ģimeni un tev būs bērniņš, tad ko tu ar to suni darīsi? Var šķist, ka šie jautājumi ir ļoti privāti, kurus mūsdienās nav pieklājīgi uzdot, taču audzētāja tos turpmāk uzdos. No vienas puses es nevarētu tāds jautājums uzdot, tie ļoti privāti. No otras puses es savu bērniņu iedodu šai ģimenei.